Sveicināta, brīnišķīgā interneta draudze. Mēs joprojām atrodamies ēterā. Slautam kungam pestītājiem, ka viņš mums atļauj atrasties, jo bez viņa, kā jūs ziniet, nenieka mēs nevaram izdarīt. Ja tas kungs pestītājs durvis neatver, tad neko nevar izdarīt. Bet tā kā kungs pestītājs šīs durvis ir atvēris, tad neviens viņas nevarēs aizvērt. Slautam kungam pestītājiem mūsu Jēzum Kristum. Tā kā mums tiešām ir ļoti liels prieks, ka mēs atkal esam šeit. Un negribās izplūst pārāk garos vārdos, aizņemt pārāk daudz laika ēterā. Kā jau mēs saprotam, ka mēs visi cilvēki esam aizņemti. Katram ir savas darīšanas, ko mēs gribam darīt. Katram ir daudz tādas lietas darāms. Bet ir katrā gadījumā viena lieta, ko mēs jums vienkārši gribam pateikt šodien. Vismaz personīgi es gribu pateikt jums to, ka Dievs ir labs. Ir žēlastība mūžīgi. Un es gribu pateikt no savas puses. No savas puses gribu pateikt. Vienkārši, varbūt arī citreiz nevajag neko teikt. Vienkārši citreiz varbūt tās vienkārši vajag baudīt Dieva klātbūtni. Tieši tā. Jā. Jo mēs parasti ļoti daudz kaut ko mēģinām pateikt, bet aizmirstam par to, ka arī var baudīt Dieva klātbūtni. Tieši tā. Es gribēju nobeigumā arī pateikt, es gāju, mums bija tāda mēs saņēmām no Dieva, tad, ka redzējām, ka mums ir jāiet un jāstāsta pa lauku miestiem par Kristu, bija tā, ka mēs vienkārši braucām kopā ģimeni uz Tēceli, uz Zaloju, gājām pa ielām, sludinājām Kristu, un bija cilvēki. Un bija cilvēki, kuri teica, neviens Kristu nepieņems, neviens savu dzīvi Kristum neatdos. Un mēs sludinājām par Kristu, un cilvēki pieņēma Jēzu, un viņi atdeva savu dzīvi. Un ko es gribu pateikt? Gribu pateikt to, ka bieži vien varbūt cilvēki apkārt, bet teiks, ka tas nav pareizi, ka neviens tevi nesapratīs, neviens to nepieņem. Bet es gribu pateikt vienu lietu. Mans Dieva gars manā sirdī runāja, ka dažiem no mūsu skatītājiem interesē, ko mēs jūtam, kādas ir mūsu sajūtas šajā brīdī. Mēs jums varam izstāstīt. Iedomājieties, kā sauc to vietu, kur iestādīts ir augs. Puķpods. Iedomājieties augu puķpodā. Tas augs puķpodā ir stāvējis kādu laiku zem saules, jau ir pavītis un zeme ir sausa. Katrā gadījumā tas augs jūtās nepārāk labi. Viņš nav pārāk tādā svētītā kondīcijā. Bet tad,
kad viņam tiek liedz ūdens virsū šim augam, un kad šis ūdens sāk iet cauri visām smiltīm cauri, iet cauri visām smiltīm, trāpas saknēs iekšā, un šis augs var uzsūkt ūdeni. Ot mēs jūtamies tieši tā kā tas augs, jo tas kungs pestītais mūs uzpilda katru dienu. Katru dienu uzpilda. Mēs vienkārši... Un varbūt tās, dārgais skatītājs, tu šodien tieši jūties kā šis augs. Tev vispār nekas nav jādara. Dievs zina tevi, viņš tevi redz. Tu pasaki, man vienkārši vajag to pašu, kas ir viņiem. Amen. Tikai izdari izvēli, pasaki, ka tev vajag un ka tu gribi. Un tas kungs vienkārši paņems un uzlies tevim virsū, jo tam kungam jau ir dzīvības ūdens. Pie viņa jau ir dzīvības ūdens. Neaizmirstiet tikai kontaktēties. Jā, un varbūt jūs variet redzēt, kas ir rakstīts. Tas ir citāts no Bībeles. Tā kā pie viņa ir dzīvības ūdens, dārgie klausītāji, un jūs variet droši nākt pie viņa un baudīt dzīvības ūdeni. Un bez maksas. Jums nav nekas jāmaksā. Jūs šo ūdeni var dabūt pa brīvu. Jo velns jums piedāvās degvīnu veikalā, par to būs jāmaksā, cigārus, vēl visādas lietas. Tas nav nepieciešams. Dievs, citāts no Bībeles, dod visu pa brīvu, kā jūs jau redzat. Un tas nekad nebeidzās. Visu laiku tas darbojās. Debesu bārs nekad nav slēgts. Viņš vienmēr ir vaļā. Vienmēr. Gatavojieties jaunam sprādzienam. Jā. Izdariet pareizo izvēli un viss tautieši, priecājieties. Un ko es ieteiktu jums izlasīt? 23. psalmu. Jā. Un arī 119. obligāti. Lai Dievs jūs svētī.